Tu jūties, ka tu tomēr esi kaut ko darījis. Vēl tagad pat pavasarī tagad zvanu. Es atsūtīšu bildi, lai es apstiprinu. Tā kaut kā tā silti paliek. Es domāju, atcerās vecu puiku. Es biju domājis, ka es nostrādāšu apaļus 50, jā, lai tāds skaists cipars. Bet Covid darīja savu. Pa bitēm es varu runāt līdz rītām. Ziedonis Ritmanis, beidzu institūtu, tad bija institūts. 71. gadā Ebersteins atbrauc uz sadali, tad jau bija sadale. Paņēma mani, atbraucu šeit. Un tā es esmu tos 49 gadus te nocīnījies. Atbraucu ar 2 koferiem, auto ostā, izkāpu ārā, prasu, kur te. Pirmo reizi Ventspilī, kur tāda slimnīca ir. Bet tas bija dienas laiks. Atbraucu uz slimnīcu, nav kur palikt. Ebersteina kungs man savā kabinetā tur pāris naktis tur es pabiju pie viņa. Viņa kabinetā. Bet cepuru nost par Ebersteina kungu, jā, cilvēks, kas tiešām bija savā arodā un savā vietā. Es no paša sākuma jau tūlīt tiku nodaļā, un tā es esmu tos visus gadus, var teikt, gan operējis, gan ambulatori strādājis bērnu poliklinikā, pieaugšo poliklinikā. Ventspils slimnīca nebija tā, kas tagad šodien. Te labi, ja pusi no tā bija, tā vecā slimnīca bija. Tā bija slimnīca pati izkaisīta, jā, kur bija terapija, kur bija morgs, dzemdību nodaļa. Viss bija kāds savā stūrī. Te tā ķirurģija bija, bet arī vecais korpusiņš bija. Tā kā esmu strādājis kopā ar Žukovski Jāni, tas man ir ievadījis. Un vecais Žukiņš, kā mēs teicām, es te uz puslodes strādāju vēl pa ķirurgu, es vēl atceros poliklinikā gan. Bet dežūrs nācās šeit. Ar otolaringoloģiju bija diezgan ļoti interesanti. Vidusskolas direktoram sieva bija otolaringologs. Tas bija viens Lors bija viņam, bet mēs no viņas neietekmējos un es viņu nepazinu. Tuvāk. Es tik zinu, ka viņa bija. Tālāk es esmu Dobeles galvenais ārsts. Toreiz mums bija Kacars, uzvārds Kacars. Un es griezos pie viņa. Kā tie jaunie drosmīgi visi, jā. Es griezos pie viņa. Un Kacars kungs man saka, man nākošu gadu vajadzēs Loru. Ja vajadzēs, tad es arī piekritu, bet tā kā es beidzu sabiedriskā sadale, tā ir ziemā, beidz sabiedriskā sadale, pavasarī ir valsts sadale. Otrais, ja, sabiedriskā sadalē es parakstu Ebersteina kungam, ka es nākšu pa Loru, visi ir, kā saka, nokārtot, sarunāts. Pavasarī mans Kacarkungs pasaka, man Loru nevajag, kaķiniekos man vajag terapeitu. Bet es galīgi negribēju pa iekšķīgo ārstu. Tagad jau ir grūtāk, tagad pašam jāizvēlās. Bet tad bija sadale un jābrauc. Mums bija tā, kad es stājos iekšā, 100 uzņēma pa virsu. Mums bija drausmīgi, mežonīga atlase bija. Ja? 7 uz 1 vietu bija ārstniecības fakultāte. No 7 viens tika. Vidusskolas eksāmeni bija.
Iestāja eksāmeni bija. Pirms eksāmeniem bija kursi. Mēnešu kursi Rīgā, un tad vēl eksāmeni. Nu, protams, tad noliku visus uz 5, un tā bija iekšā. Mums mācīja palpēšanu, mums mācīja apskati, sarunu ar pacientu. Tagad jau ir internetūra, manā laikā tāda nebija. Man pabeidz 6 gadus, un tev kā vardulēni izsvied ārā un strādā. Kādu tur praksi un ko tu zini. Špādeli ievās mutē un atvērt muti, to mēs mācējām, bet atklāti sakot, bez kursiem mēs nekas nebijām. Man aizsūtīja uz kursiem pusgadu, es biju Stradiņos. Ļoti labi kursi bija. Nākošajos kursos, es nezinu, kādu 2., 3. reizē, es jau pat ausi operēju. Tur bija interesanti, pēc vēla. Tagad jau ir mikroskopi, tagad ir cita tehnika. Es atnācu, bija rentgens, bija fluorogrāfija. Tagad tāda fluorogrāfija, fluorogrammas nav, neeksistē. Augšžokļu dobuma, piemēram, skalošana. Jā. Nu, esmu skalojis, adatas tā kā naglas bija. Tagad jau ir citi laiki, un tagad es nezinu, kā šodien strādā. Jā. Bet manā laikā, beidzamā laikā, nāca ārzemju instrumenti, un tad jau bija pavisam citi. Rentgen tomogrāfija, tagad ir magnetorezonance, tagad ir sonogrāfija, sonoskopija, un tāpat narkozē tagad taču vaidieniņi. Es savā laikā taču Mandels, aizdeguns Mandels un augšžokļu dobums, visu es lokālā anestēzijā. Tomēr tagad sasniegumi ir lieli. Atšķiras. Manā laikā tomēr vairāk ticēja doktorim. Es atnācu, es strādāju. Man no pirmās dienas man bija atbildība. Man bija jāatbild par katru bērnu, man bija jāatbild par katru cietušo, par katru slimnieku, par operēto slimnieku, kas pie manis bija. Tā izaugsme, slimnīcas, visi tie remonti, visi to acu priekšā, kā viņa uziedēja slimnīca, jā, jo to es esmu redzējis no tādas mazas pelēkas būdeles, kā tapa kārtīgi dišceltne. Priekš rajona slimnīca, tomēr slimnīca ir guvusi savu vārdu. Bija grūtības. Man ar telefonistiem jau bija nodibināts sakari. Man bija savs telefonists. Ja tur vajadzēja izsaukt Rīgu, sazvanīties ar Rīgu. Tagad jau ir, kā saka, jau ar televizoru palīdzību var pats saistīties ar Rīgu. Tā kā grūtības ir bijušas tādā ziņā, jā. Un tā atbildība bija cita. Ļoti labi, ļoti labi. Jūtu tikai to, ka jaunais ir mācīts. Kad pacientam ir jāskaidro, daudz jāstāsta. Visu, katrs solīts, ko viņš dara, ja? Ko dara katrs sīkumiņš, viss pacientam jāpaskaidro, ja? Lai pacients saprastu. Amata kolēģiem vairāk empātijas, ieklausīties vairāk pacientā, uzmanīgākiem būt. Slimnīcai turpināt. Slimnīca ir tagad bagāta diezgan ar jauniem speciālistiem. Pacientiem vajadzētu atcerēties to, ka agrāk, senāk bija pops, skolotājs, ārsts, 3,
kas tika cienīti. Un pacientiem vajadzētu tomēr ieklausīties un cienīt arī dakteri, jo mediķi domā vienu, mediķi ir pār cilvēka veselību.